Šodien esmu Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, lai parunātu par nākotni un tehnoloģijām. Elī, prieks tevi atkal satikt. Es zinu, ka tavos darba pienākumos ir klimata datu analīze. Varbūt vari vēlreiz ieskicēt, kas tad mūs sagaida nākotnē, kāds klimats mūs sagaida nākotnē un kāda laika apstākļi. Jā, līdz šim jau temperatūra ir paaugstinājusies, nokrišņu daudzums palielinājies, intensīvāki sausuma periodi, intensīvāki nokrišņu periodi. Un tas arī ir gaidāms arī nākotnē, ka šī temperatūra palielināsies, arī nokrišņi palielināsies, bet attiecīgi arī sausuma periodi, tātad vairāk šīs galējības, ekstremālās. Un, jā, ziemās visticamāk sniega nebūs. Diezgan tāda bēdīga tā situācija. Cerams, ka tomēr viss nokārtosies un mēs iegūsim to klimata neutralitāti. Bet man ļoti interesē viens jautājums, kas ir saistībā ar tavu ikdienu un tavu darbu. Vai tu izmanto savās ikdienas gaitās mākslīgo intelektu, lai tur, teiksim, analizētu klimata pārmaiņas un skatītos, kas vispār notiek? Analīzē es izmantoju savas programmēšanas zināšanas. Mazāk šī mākslīgā intelekta dotās iespējas. Pats esmu programmētājs un pats rakstu kodu, kurš analizē lielu datu apjomu. Jo agrāk, kā zināms, tad klimata pētīšana nebija tāda, kāda tā ir šobrīd ar visu tehnoloģiju pieejamību. Jā, darbā ikdienā izmanto ļoti daudz tehnoloģiju iespējas, bet jā, es neteiktu, tas ir mākslīgais intelekts. Un es noteikti nepiekritīšu tam, ka mākslīgais intelekts pārņems pasauli un aizstās cilvēkus, jo lielākā daļa darba tomēr notiek manu loģiku. Tur jāpieliek tās savas zināšanas, bet tehnoloģijas pilnīgi noteikti ir nepieciešamas darbā. Šobrīd tiek izmantotas tehnoloģijas, bet kā bija iepriekš? Kā tad iepriekš jūs strādājāt, kad šīs tehnoloģijas vēl nebija? Agrāk vispār šie novērojumi, ko mēs izmantojam datu analīzē, tika veikti manuāli. Bija grāmata, kurā tie tiek pierakstīti, un pēc tam dati tiek apkopoti ar roku zīmējot. Bet šobrīd tā kā visi šie dati ienāk automātiski, un attiecīgi viņi var būt daudz biežāk un vairāk, ir lielāks šis datu apjoms, un manuāli to vispār, man liekas, nebūtu nemaz tik viegli iespējams veikt. Ar Eliju man bija saruna par viņa darba gaitām, par to, ko viņš dara ikdienā, taču tev es vēlos nedaudz pajautāt par mākslīgo intelektu, jo pats ikdienā izmantoju mākslīgo intelektu, lai dotos uz citām valstīm un noskaidrot gaisa temperatūru tur un kad vislabāk tur doties. Bet vispār jautājums, vai es varu uzticēties mākslīgajam intelektam un vai viņš man nesastāstīs tur kaut kādas muļķības? Ko tu par to domā? Jā, ir jāsaprot, ka tur apakšā ir tā pati matemātika un algoritmi, kurus pieminēja arī Elija, tie paši arī šajā mākslīgajā intelektā. Un runājot par to, kad un kā tam uzticēties, tas arī ir tāds diskutabls jautājums. Es pat esmu saskārusies arī meklējot kaut kādus atrisinājumus un spēlējusies pat ar to, kā viņš, piemēram, manā vietā, vai viņš varētu izdomāt kādu algoritmu. Un tad es uzdodu uzdevumu kaut kādu X, lūdzu, kāds būtu algoritms. Es pati zinu, kāds ir šis algoritms, un es vienkārši pārbaudu un testēju viņu. Un rezultāti mēdz būt dažādi. Un tāpat kā interesanti ir bijis ar to, ka man sāka dot kaut kādas publikāciju atsauces, un es skatos, ka šādas publikācijas neeksistē, vai tāda pat publikācija ar vairākiem autoriem un vārdu un uzvārdu ir samiksēta, ka viņš dod tādu maldīgu informāciju. Protams, mēs visi aizvien vairāk izmantojam šīs tehnoloģijas un to, ko mums piedāvā, jo tas palīdz. Un šādā gadījumā, kā tu mini ceļošanas kontekstā, kad ir visforšāk kaut kur doties, es ticu, ka tur tā informācija nebūs tik maldīga, bet jo dziļāk un sarežģītos jautājumos mēs ejam, jo vairāk vajag pārbaudīt, vai tur gadījumā nav kādi misēkļi. Runājot par tehnoloģiju attīstību, varbūt ir kaut kāda tehnoloģija, kas tev palīdzētu tavā darbā, varbūt tām kaut ko jaunu izgudrošanu. Ir kaut kas tāds, kas palīdzētu vispār noteikt laikapstākļus, klimata izmaiņas? Jā, mūsu jomā tehnoloģijas ir ļoti palīdzošas, jo vairs mūsdienās īsti ar roku aprēķinus, kas tiek veikti, īpaši mēs runājam par klimata vai laikapstākļu modelēšanu, tas nekas nenotiek ar roku pirmkārt gan datu apjomu dēļ, bet arī laika ātrumu dēļ, jo tehnoloģijas to spēj izdarīt krietni ātrāk nekā mēs cilvēki manuāli ar kalkulātoru. Un mūsu šajās jomās lielais palīgs ir superdators, un tā kā nav tā, ka mēs šeit sēžam pie mūsu parastiem datoriem un laižam prognozi. To dara superdatori, un tā kā principā, kas ir superdators, tas ir milzīga datoru kaste, kas saliktu kopā. Ja mēs runājam par klimata modeļiem, tad tie ir pat tenisa kortu izmēra lieli datori, kas veic šos aprēķinus, un tas ir veids, kā mēs vispār varam kaut ko aprēķināt. Kas man palīdzētu vēl vairāk, ir vēl
jaudīgāki, lielāki, spēcīgāki superdatori, lai prognozēt mēs varam ātrāk un to visu tā kā, jā, šis ir ļoti būtisks tehnoloģija, tāds palīgs mums. Tātad tie superdatori, vai viņi arī pieļauj kaut kādas kļūdas un cik tie mērījumi ir precīzi? Mūsu prognozes parasti mēs pamanām, ja ir neprecīzi, tad to visu pamana, bet tas, ka tur visas pārējās 30 dienas mēnesī ir bijis pareizs prognozes, to neviens nepamana, bet tajā vienā dienā man te bišķiņ neuzlīt, tas vienmēr iekrīt acīs, bet šeit tas nav par tehnoloģiju kļūdu kā tādu, jo, ja mēs skatāmies uz laikapstākļu modeļiem, prognožu modeļiem, tajās visās tur iekšā ir šie algoritmi un jau pēc būtības visi veidi dabas procesi, kas un kā mainīsies atmosfēras slāņi, jo viens parametrs ietekmē citu, tur gaisa temperatūra tiks noprognozēta pa 0,1 grādu šur un tur, un tas būs lietus vesnieks. Nu, piemēram, tas tāds saprotamākais piemērs. Un, protams, viena kaut kāda neliela kustība atmosfērā ietekmēs to, kāda būs visi pārējie mainīgie. Un tas vairs pat nav atkarīgs no tā, vai tur kaut kas notiek superdatorā kā tādā. Bet tas jau ir šajā visā kopumā, jo mēs te iztēlojamies stāvam šeit un domājam, mums te līst, tad mēs tā kā domājam tikai par šo vietu, bet tas patiesībā ir jāstāsta visas pasaules kontekstā, kas notiek tur, kāds vējš iepūta tur, tas gaisa masas aiznesa citur, un tas viss ir tāda miedarbība starp dažādiem procesiem. Gribētos noskaidrot, kur tad atrodas šis superdators, tā lokācija? Man ļoti daudzās Eiropas valstīs, Vācija, Itālija, Lielbritānija, laikapstākļu modeļi vairāk atrodas Skandināvijā, tieši tos, kurus mēs izmantojam, un arī turpat ir sadalīts tā kā vienā valstī daļa, otrā valstī daļa. Pie mums šeit nav. Lietuvai un Igaunijai, cik man zināms, arī tik liela superdatoru nav, bet arī mēs Latvijā vējam uz šiem kopīgajiem datu centriem. Tie gan mums ir, un mēs arī kā LVģMC, mūsu saucamais datu centrs atrodas Nacionālā bibliotēkā, bet ir vēl pāris citi datu centri, kuros arī jau ir tā kā lielāki izmēri, spēcīgāki, jaudīgāki šie datori, kuros arī mēs sākam dzīvot. Un ja mēs runājam gan par laikapstākļu prognozi, gan par klimata prognozi, mēs to darām kopīgi. Tātad mēs sadarbojamies kopīgi, tātad arī superdatori mums ir kopīgi, šie prognozi tiek laista kopīgi, līdzīgi jā, arī ar klimata modeļiem. Nav tā, ka kāda viena valsts sev uztaisa lielu superdatoru un tagad kaut ko rēķinās tikai sev. Tas ir daudzu valstu kopīgas investīcijas, jo, protams, mēs zinām, cik maksā viens parasts dators, tad pareizi iedomājamies, ka tādas milzu jaudas un tur tās samaksas ir milzīgas. Tāpēc, jā, šīs investīcijas nāk no vairākām valstīm un tā sadarbība arī notiek tad starp valstīm. Pie mums šeit Latvijā, diemžēl, pagaidām nav klimata modeļu savu vai laikapstākļu modeļu savu. Mums ir vairāk tā datu pēcapstrāde, bet tas ir mans tāds nākotnes lielais sapnis, lai Latvijā mums ir savs klimata modelis un savs superdators, kas griež šo klimata modeli. Ir ļoti daudz dažādas vietnes, internetu vietnes, kuras var iet meklēt informāciju par laikapstākļiem, ko šodien sola un tā tālāk. Kāds būtu tavs ieteikums, kur ir visprecīzākā informācija, ja man ir nepieciešams noskaidrot, kā temperatūra būs ārā, kur man doties? Mans ieteikums būtu skatīties pie mums šeit Latvijā, kas jau ir arī tātad mazliet uzlabotas tieši mūsu Latvijas apstākļiem, un tas ir LVģMC mājaslapa, kurā tad arī ir šis te prognozes tuvākajam laikam. Ja mēs runājam par klimata prognozēm, tad es iesaku visiem ielūkoties ir tāda vietne klimats.meteo.lv, kur ir daudz dažādas informācijas par to, kā līdz šim ir mainījies klimats un arī atsevišķi līdzinējo un nākotnes klimata pārmaiņu rīks, kur tad var redzēt, kā balstoties uz dažādiem scenārijiem, kā izskatīsies Latvija nākotnē. Kā noteikti skatāties gan vidas centrā šī brīža prognozi, klimatu skatāmies klimats.meteo.lv, sekojam līdz brīdinājumu portālā, kur arī tad vienmēr parādīsies ar krāsiņām, kuros reģionos jābūt piesardzīgākam, jo ir parādījušies kādi ekstremāli laikapstākļi. Kā jā, sekojam tam, ko dodam mēs no LVģMC. Tā būtu tā vietne, kuru es izmantoju un iesaku arī visiem saviem draugiem, radiem paziņām. Super, milzīgs paldies! Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku. Es domāju, ka vislielākā atbildība par šo klimata pārmaiņu mazināšanu un pārmaiņu ieviešanu ir jāuzņemas tieši uzņēmējiem un uzņēmumiem. Un pirmām kārtām tie ir lielie uzņēmumi, jo tieši lielie starptautiskie uzņēmumi atbild par aptuveni 80% no pasaules tirdzniecības. Tas lielais jautājums droši vien ir tāds, kāpēc man kā uzņēmumam būtu jāveic šīs ilgtspējas pārmaiņas. Un atbildes šajā gadījumā ir divas. Viena pavisam vienkārši. Es domāju, ka tā ir atbildīga
biznesa prakse. Un otrs iemesls ir pavisam praktisks. Tā ir biznesa noturība, jeb jēdziens, ko mēs bieži dzirdam angliski, ir resilience. Un tas nozīmē, ka laicīgi pamanot šīs pārmaiņas un uzsākot šīs pārmaiņas savā uzņēmumā, jūs arī saglabājat konkurētspēju un visticamāk tad arī savu spēju nākotnē būt šajā kopējā biznesa apritē. Mēs kā finanšu nozare savus klimata mērķus varam sasniegt tikai caur mūsu klientu portfeļiem. Tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk, lai klienti mainītu savus paradumus par labu ilgtspējīgiem risinājumiem. Tad attiecībā uz mums pašiem arī mēs esam izvirzījuši klimata mērķus finansēto emisiju jomā, un mēs skatāmies uz tādām 3 lielām jomām. Viena no tām ir mājokļu finansēšana, otra tātad ir nekustamais komerciālais īpašums, un kā trešā, protams, tā ir enerģijas un siltuma ražošana. Tātad tā bankas skatījums tādā finanšu jomā virzīsies uz vairāk tādiem ilgtspējīgiem risinājumiem. Un tāds viens piemērs, lai ilustrētu, ka šobrīd esam arī jau izveidojuši tādu īpašu aizdevumu veidu. Tas ir ilgtspējai piesaistītais aizdevums, kas nozīmē to, ka jūsu aizdevuma likmes sadārdzinājums vai gluži otrādi atlaide būs atkarīga no tā, vai jūsu uzņēmums būs sasniedzis ilgtspējas mērķus. Bankas nav tikai uzraugi, šobrīd ir arī ļoti liels atbalsts un konsultants saviem klientiem, jo, kā jau es teicu, mēs visi kopā esam vienā laivā un mums kopā šīs pārmaiņas ir jāveic. Un līdz ar to arī bankas un finansētāji no savas puses ir izveidojuši ļoti daudz tādus atbalsta instrumentus uzņēmumiem, lai varētu vieglāk norientēties šajā netik vieglajā ilgtspējas prasību klāstā. Es esmu diezgan pārliecināta, ka gudrākie uzņēmēji negaida, ka gudrākie uzņēmēji šobrīd tur acis vaļā, seko līdz visiem jaunumiem un šim pārmaiņu procesam, jo laicīgi ieviestas pārmaiņas nozīmē to, ka jūs būsiet arī labāks piegādātājs vai klients, jūs būsiet arī atbildīgāks un pievilcīgāks darba devējs, un, protams, jūs būsiet arī uzņēmums, kurš ir pievilcīgs arī finansētājiem. Čau, draugi! Šodien ciemošos veterināru medicīnas fakultātei. Būs ļoti interesanti, tāpēc sekojiet man. Aiziet! Sveiki! Kaspars! Prieks iepazīties! Līga! Prieks iepazīties! Nu tad es uzreiz ķeršos klāt pie lietas. Man ļoti interesē. Tātad aitas un biškrēsliņas. Kas šīm te abām lietām ir kopīgs un kas tas vispār ir par projektu? Droši vien, ka pirmā lieta, kas ir kopīga, ka viņi ap divi aug Latvijas pļavās. Projekts ir faktiski par Latvijas tradicionāliem augiem. No tiem viens ir biškrēsliņš, kas ir arī nezāle faktiski. Un mēs gribam izpētīt, vai mēs varam šo te augu izmantot aitām kā tādu profilaktisku līdzekli pret parazītiem, kas ir faktiski ļoti liela problēma lauksaimniecībā, īpaši aitām. Un tad tas arī ir šī projekta galvenais mērķis, vai ir varbūt tam citi kaut kādi vēl mērķi? Jā, nu mērķis ir viens ir tas, ka mēs iegūstam veselīgus dzīvniekus. Mēs iegūstam dzīvniekus, kuriem mēs mazāk lietojam sintētiskos, jeb tādus ķīmiskos pretparasitāros līdzekļus. Tas ir noteikti izdevīgi lauksaimniekam, jo viņam ir mazāk zaudējumi, veselākas aitas, labāka produkcija, ko mēs iegūstam no tā dzīvnieka. Līga, kur norisinās šie pētījumi? Mēs atrodamies Veterināru medicīnas fakultātē, un šis pētījums notiek faktiski Klīniskajā institūtā sadarbībā gan ar Preklīnisko institūtu, gan arī ar Pārtikas un vides higienas institūtu. Pati šī pētījuma eksperimentālā daļa notiek šeit pat arī eksperimentālo dzīvnieku centrā. Un man būs iespēja arī apskatīt? Paskatīsimies parazītus vispirms. Oho, labi. Nu, varbūt arī kādu aitiņu redzēsim. Ļoti nevar sagaidīt. Dodamies? Dodamies. Ejam. Tadā! Esmu gatavs! Sveiki! Sveiki! Ārprāts, kas ir tas? Nu, tie ir arī tie mūsu parazīti, ar kuriem mēs mēģinam cīnīties. Tie parazīti, kurus mēs varam atrast aitām, gremošanas kanālā, un kas faktiski arī visu to postu dara, neļauj aitām kārtīgi attīstīties, augt, būt veselām, rada dažādas gremošanas kanāla problēmas, un galvenais, ka nepieņemās svarā un var arī aiziet bojā. Bet kā aitas uzņem šos te parazītus? Kā tas notiek? Pļavās, ganībās, kur viņas ganās, ja šīs ganības ir invadētas, ja faktiski tad tur atrodas šie te parazīti, tad ēdot zāli, šīs te aitas arī uzņem šos parazītus. Un kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc no tiem parazītiem vajadzētu atbrīvoties?
Nu, viens ir tas, ka ja šie parazīti savērojās ļoti daudz, tas būtiski ietekmē aitas veselības stāvokli. Viņi, protams, jūtās slikti. Viņai samazinās svars, var parādīties dažādas klīniskās pazīmes, kas saistītas gan ar gremošanas sistēmu, gan vispār vājumu. Un ir gadījumi, kad aitas arī iet bojā. Un tad sanāk no tiem mazajiem parazītiņiem, viņi taču arī kļūst bišķiņi lielāki, vai ne, laiku? Jā. Tas, ko arī mēs pētam, mēs skatāmies šo ārstniecisko augu ietekmi uz dažādām stadijām, gan uz olām, gan faktiski vēl uz 3 dažādām stadijām, kas šis parazīts iziet cauri šo dzīves ciklu. Un šeit var redzēt arī lielākus kolēģis. Ak, Dievs, tie ir tādi... Kas šitie tādi kāpriņi kaut kādi? Šie jau var teikt dārbi. Man ir jautājums, kāpēc ir svarīgi izmantot tieši augus no dabas, lai mēs tos parazītus kaut kādā veidā iznīcinātu? Tas, ko mēs šobrīd darām, mums ir pieejami ķīmiskie pretparasitārie līdzekļi, bet varbūt tās ir dzirdēts, ka biežāk runā par baktēriju pierašanu pie antibiotikām. Tad ļoti līdzīgi tas arī notiek ar parazītiem. Arī parazīti kļūst rezistenti pret pretparasitāriem līdzekļiem. Otra lieta ir tas, ka pretparasitārie līdzekļi, protams, tas ir sadārdzinājums. Iespējams, ir jāatkārto šis ārstēšanas kurs. Tas viss ietekmē lauksaimniekam, cik ātri viņš var šo produkciju tālāk nodot pārtikas pārstrādei. Tāpēc tas mērķis ir, kad ar šiem dabas produktiem mēs varētu profilaktēt, lai dzīvnieki nesaslimst ar tik ļoti tādu smagu šo parazītu invāziju. Līdz ar to tas varētu atrisināt to, ka mēs mazāk lietotu ķīmiskos līdzekļus un iegūt no dabas tādu līdzekli, kas vienkārši palīdzētu šiem lauksaimniekiem, lai gan dzīvnieks būtu aizsargāts pret šiem parazītiem, gan arī tas, ka šīs vielas, ko uzņem, būtu dabai zināmas, veselīgākas, iespējams arī lētāk izmaksātu. Kā jūs izlēmāt tieši par labu biškrēsliņam no visiem dabā atrodamajiem augiem? Kāpēc tieši to? Mēs no sākuma nedaudz iepazināmies, ko par šo lietu saka folklora, ko saka ārstniecisko augu grāmatās. Tur ik pa laikam var atrast, kur kādreiz senos laikos cilvēki ir lietojuši kādus augus pret parazītiem. Izvēlējāmies vairākus faktiski augus, un tad laboratorijas apstākļos uz šiem parazītiem mēģinājām, kurus mēs varam pierādīt, ka viņam ir kaut kāds efekts. Jo lielai daļai augu trūkst šo zinātnisko pētījumu, vai tiešām tas augs ir pret parazītiem, vai pret sliktu dušu, vai pret kaut ko citu. Un tad mēs ņēmām vairākus augus un tad lēnām atlasījām. Wow, interesanti tiešām. Tad es beidzot gribu iepazīties ar tām aitām. Dodamies? Ejam. Kāds ir tas ideālais projekta mērķis, kuru jūs vēlaties sasniegt? Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies pierādīt un parādīt, ka mēs no Latvijā tradicionāli augošiem augiem, kas mūsu senčiem arī ir bijuši jau pazīstami, varam izstrādāt līdzekli, ar kuru mēs varam profilaktēt šīs parazītu invāzijas, novērst smagas saslimšanas, tādā veidā padarot šos jērus un aitas laimīgākus, veselākus un palīdzēt arī lauksaimniekam daudz ekonomiskāk strādāt un strādāt vairāk bioloģiski. Mēs ļoti arī ceram, ka tas būs ļoti liels iegūms tieši bioloģiskajām lauksaimniecības uzņēmumiem. Atliek tikai novēlēt, lai jums izdodas, es turēšu īkšķus, lai tik tiešām viss sanāk par veselām, laimīgām un enerģijas pilnām aitiņām. Mē! Gatavo zaļi sadarbībā ar Krodziņu pie brāļa. Sveiks, Kaspar! Prieks jau redzēt atkal pie sevis. Čau, prieks te būt. Pagatavosim kaut ko ļoti garšīgu, kārtē reizi zaļu svaigu, bet līdz tam es tev iedošu vienu uzdevumiņu. Atminēt, kas šai kastē stāv pa priekšmetiem iekšā. Mēģini likt roku iekšā un minēt. Šī ir spiedīte. Kaut kāda citrona spiedīte vai kaut kas līdzīgs, jā? Jā, pareizi. Ir. Okay. Kas tas ir? Tas ir reāli kaut kāds priekšmets, kur mēs izmantosim, jā? Jā, tieši tā. Pats. Es nezinu, man nav nejausmas, kas tāds ir. Kaut kāds vāciņš. Ir vāciņš, jā, bet kam? Tas ir kaut kādam tam, kur bzzz. Tieši tā, tas ir bzzz vāciņš, kur mēs izmantosim smūtī pagatavošanu. Blenderim? Jā. Tā, skatāmies, kas tas ir.
Nu, Kas tas varētu būt, ko mēs... Tā ir tā kokteils, ko tā kā jauc. Jā, tā karotīt, kokteļa karote. Tieši tā. Tad kas ir tā lietiņa, ko mēs šodien pagatavosim? Tā, uz doto brīdi mums šeit ir dažādi dārzeņi, augļi, spināta lapiņas, avokado. No šiem visiem produktiem mēs gatavosim veselīgu smūtiju. Ok, smūtijas. Un es skatos, ka te jau kaut kas ir iekšā. Jā, kas ir tas? Tur ir sagatavs šķīdinātājs, kur jau ir izspiest iepriekš apelsīnu, citronu suliņa, ja, kas viss ir salikts kopā, gan arī ābolu suliņa mazliet. Tas būs kā šķaidinātājs šiem visiem produktiem, kas šeit ir. Nu, sāksim, laikam, pamaz drusciem kaut ko likt iekšā. Okay. Iemetīsim iekšā spinātu lapiņas. Varam paņemt, sagriezt, piemēram, ābolu 6 daļiņās. Es sagriezīšu gurķīti, kuru mēs arī saliksim iekšā, jo gurķis dos to visu to svaigumu tam pasākumam. Tad iesaku paņemt avokado. Tad var paņemt mierīgi burkāniņu vienu. Vēl paņem 3 selerijas, sagriez, arī ieliec iekšā lūdzu. Un es skatos, ir dzērvenīts, tās mēs arī... Dzērvenīts arī uzreiz ieliksim iekšā. Domāju, ka mēs vēl piespiedīsim citroniņu klāt. Vai gribi arī pamēģināt tu izspiest? Jā, es gribu pamēģināt. Un ielējam iekšā. Tad liekam virsū un slēdz iekšā. Un cik ilgi man šis te ir jāsamaļ? Mēs maļam tik ilgi, kamēr parādās viendabīga masiņa, ja? Un ka redzi vairs veselas ogas tur pa iekšu neskraida, veseli gurķi neskraida, tad mēs vienkārši beidzam blendēt un salējam pa glāzēm. Nu, principā izskatās, ka viss ir kārtībā. Tieši tā. Tā, un tagad mēs šos visus abus kokteilīšus izdekorēsim ar vardītēm. Šīs ir marcipāna vardītes. Wow. Liekam uz maliņu, aizliekam vienu maliņu, lai viņas stāv. Un es skatos, ka mums ir dzērvenīts, varbūt tās mēs varam iebērt iekšā. Jā, ieberam. Tāds pārsteigums. Nu, ko, man pienāca laiks pagaršot, nu tad uz veselību. Arī skatītāji, lai jums veselība. Un lai mums labi garšo. Jā. Perfekti. Ļoti labi.